Šī ir Skotija. Vasaras vidū kopā ar draugiem devāmies piedzīvojumu meklējumos uz Loknes ezera monstra Nesijas dzimteni. Tur pavadījām 11 dienas, dzīvojām teltī mazās laivās, mainījām ezerus un plānus, cīnījāmies ar laikapstākļiem un, protams, arī ar līdekām. Brauc man milzīga, es cīnos jau labu laiku, braucu poligāti. Skotijā šīs zivs nav populāra makšķernieku vidū, un vienlaikus to saudzē pat vairāk nekā pie mums. Un tās ļauj līdekām izaugt līdz iespaidīgiem izmēriem, taču atrast tās nebūtu nav tik vienkārši. Šis būs stāsts vairākās sērijās par piedzīvojumiem, meklējumiem un jaunām draudzībām, ko atcerēsimies vēl ļoti, ļoti ilgi. Aizgāja. Lāma bija. Mūsu Skotijas draugi jau saulēcīgi mūs sabiedēja ar sliktajiem laikapstākļiem un 100% lietas iespēju. Lidojuma laikā gan nekas par to neliecināja, līdz pat Skotijas debesīm, kur tiešām sapratām, ka turpmākās 10-11 dienas būs pamatīgi jādomā, kā palikt sausiem un kur žāvēt slapjās drēbes. Esam klāt Skotijā. Viss kā solīts. Apmācies, augsts un lietains. Tas būs nākamais izaicinājums braukšana pa nepareizo ielas pusi, bet tas uz miezu un mežotni. Mums ir sarkana mašīnā! Ar stūri nepareizā pusē. Jā, tas tāds. Nu, metam iekšā. Šā vai kurš brauks? Toms tikko skatījās video. Es nekad neesmu braucis. Es jau tikko gan arī gāju uz to pusi, bet man jau jāiz otru pusi. Bet tev sarunāja dienu. Nebļaujam. Jā, varējām visu daudz pusē. Visu zaudējumu. Labi, es tiešām uztraucu. Tas ir labi? Tagad skatīties video. Kādi pedāļi? Viņi arī ir uz otru pusi. Es automātu paņēmu. Tas pēc bultiņām. Kurā pusē jau jāturās ir? Visu laiku nepareizajā Brauc nepareizi. Kā vajag jūtējos brēmas? Te ir tikai vienvirziens, tas ir labi. Sākums labs? Tā, pirmais ķiļos. Ko darīt? Ko tagad? Turn right, then after. Vecīt, pilnīgi Kur man ir jābrauc tagad? Labi. Tā kā tur, jā? Tā kā šitam seko. Es sapratu. Pīpini un brauc visu. Būs slikti. Jābrauc pa labi. Man pagrieziens ir jāliek. Jā, lai šitos, kas nāk no valsts visu. Un tagad šitam seko visu laiku. Jā, tas būtu tik vērtīgi. Mēs varētu taksi noīrēt, lai viņš brauc uz visu. Pateicoties Mieža multitalantam, līdz pirmajam punktam nonācām bez starpgadījumiem, un tur mūs jau sagaidīja Jānis, traks makšķernieks no Kurzemes, kurš jau vairākus gadus dzīvo un copē Skotijā, un Jānis ir ne tikai labs makšķernieks, bet arī ļoti labs stāstnieks. Pietiek ar 10 minūšu sarunu, lai tu jau būtu gatavs braukt. Pilnīgi vienalga uz kuru pusi, kur Jānis norāda. Šī ezerā es esmu noķēris, kas ir man liels, ko mēs kā ar Uldu, kad runājam, mēs kā lielā, tad mēs skaitām lielo no 6 līdz uz augšu. Kas ir 6, 5, 6, tas ir lielā. Un noķēris es kopumā pa višķiem gadiem kaut kādas, kas ir lielās, es teikšu ap kādām 40-50 aptuveni tā vērtēju, skaitā. Lielākā man nav baigi lielā šeit, 10,4 vai 6, kaut kāda 1,9 vai 10. Man ir bijuši tas 1,5, 1,7, bet viņas ir bijušas garas un dievas 8, 8,5, 9, un tad ir. Tās rastnieks sivēni man te nav trāpījušies tā konkrēti. Godīgi sakot, nemaloju, nav man lielie tur to baigie gods 17 kilo, nav. Bet ar acīm ir redzēts, es zinu, ka viņas tur ir. Viņas ir redzēts, un Ulds var izstāstīt labāk, jo mums bija tāda situācija mašas sacensībās, un Uldim bija ļoti dziļas ūdens atpeldēt uz laivā līdzā, to mēs vērtējām kādu no 17 līdz 20. Nenormāls krokodils. Tur bija rokas tā, ka kājas tīcēja. Protams, ka mēs viņu reiz redzējām, un es nekad neesmu redzējuši un dzirdējuši par viņu. Tagad viņi vēl lielāk. Tieši, jā, viņi vēl ir, bet jā.
Nesam mantu pa lielu. Priecīgi Ziemassvētki klāt. Parādīšu. Kas te man? Iemanīju, tas ir normāli. Bet esi godīgs. Tā kārtoju, jo zināju, ka filmēs. Tas jau bardakā. Mēs kā parasti pirms Pirmais metiens tukšais, tas labs, ka nav tas pirmo. pirms nopietnējām sarunām vienmēr māneklis ir iemests iekšā, bet tas interesantais fakts ir tāds, ka tieši 10 gadus atpakaļ, precīzi 10 gadus atpakaļ, mēs sākām mūsu ārzemju klejojums, un mēs visu laiku esam bijuši Skandināvijā un Somijā. Jā. Un visu laiku esam gribējuši kaut kur citur nokļūt. Un kur gan atzīmēt 10 gadi, ja ne? Tas fakts ir tāds, ka īstenībā mēs ar Uldi skatījāmies šos video kaut kādā 2015. gadā. Sēdējām, skatījāmies jūsu piecīgajiem skatījumiem un domājām, vajadzētu viņiem kāds zaros skatījumus varētu parādīt, kā mēs makšējam. Nu, 10 gadi un mēs esam šeit tagad. Jā. 10 gadiem bija jāpiet, lai sadošos. Par Jāni ir jāzina vēl tādas lietas, jo mēs esam apkrauti ar šitādiem te zaļiem. Es nezinu, kā viņus vēl nosaukt, to mēs pēc topas nosauksim, bet pastāst, ko ar šitiem dari? Un tad arī jāpieņem man Uldu vārds šajā gadījumā. Mēs sākām kaut kāds vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Mēs vienkārši skatāmies video, ka citi cilvēki noķer tas lielās līdzekus uz mani. Ko mēs darām nepēc, kāpēc mēs esam noķert to lielo? Protams, bija fakts, ka tāds grib lielāku zivu vai lielāku vizulu. Un tad es domāju, ka vajag kaut ko lielāku. Mēs pirkām un meklējām un sūtījām no Zviedrijas un visu kaut ko. Un nevarēja dabūt to perfekto, kaut kas savieno. Nelikās kaut kas pietrūks. Es saku, kāpēc es nevaru uztaisīt savu? Ar Uldīs mamma virtuvē tur ņēmām, mēs darījām, mēs pirmos tur slīpējām un eksperimentējām. Un tad es domāju, ka vajag padaltēli, kas viņi ir tik iekustina, kas viņi ir tik rada to vibrāciju, lai to lielo līdzi pacel augšā. Un tad jau 2 gadus jau tirgojās pa veikaliem un viss notiek un lēnāk attīstāmies un tad taisīja arī svimbreids un vispār. Hello! Believe it or not, pipe used to be netted out here in quite big numbers, and it's not been until the last maybe 10 years that we've realised that's not the done thing. We need to be looking after them, and just by looking after them, we've ended up with quite a special pike fishery. Yeah. And a lot of people in Latvians are confused about why trout can be killed and taken home, but pike need to be released. I think it's because, from my understanding, a culture thing. Culture thing, yeah. It must be a culture thing, yeah. I certainly wouldn't thank you for eating a pike. A trout, not a problem. Pike, nah. We're going in, you know. So see you later, guys. Paplīti ekspektācijas no brauciena. Mums 10 dienas ir. 10 dienas. Ko mēs pēc 10 dienām teiksim? Lietas klīst, ir daudz knišļi, un jūs redzat, ir ļoti daudz skaista daba. Es domāju, ka viens no... Es tev par zivīm prasu. Skaista daba. Būs. Es nevaru garantēt to 10 nieces. Es nevaru garantēt. Tas ir dienas, mēs ar Uldis, ko runājam, mēs noķēruši esam šī ezerā 27 vienā dienā, kas svarā no 5 līdz 10 plus, un tā pašā laikā mums ir bijis dienas, ka mēs esam tukšā. Vajag nepatikt, kad uzsver, kad ir bijis tukšā. Un ka prasa pa zīmi pa dabu sāk. Jā, tas ir pa dabu. Pils, kalni, garšīgs viskijs. Nav viegli copitē, nekad. Bet te ir liels zivs, viņas var redzēt, kad ir caurspīdīgs ūdens pavasarī. Ļoti labi var redzēt arī, kādas viņas arī izskatās un cik daudz viņas ir. Kāda tev pašam labākā copite bijusi? Es saku, Jāni toreiz, kad tās 28 noķērām, tad arī bija. Tā arī mūsu tā klondaika ir bijusi. Fantastiskas emocijas. Manas ekspektācijas nav mainījušās 10 gadu laikā. Es joprojām gribu noķert 20 kilogramīgu zivi, vienalga kurā valstī. Ļoti skopa informācija par vispār par tādu copi ar mānekļiem. Un tās vietas, kur viņi pēc tam iet paši ar deadbaitiem, sēž pārstādes noteikti no krasta. Līdz ar to tad, ar laivām var piekļūt varbūt tādām vietām, kas ir dziļumā kantas, pumpas, vispārējais, un kur guļ lielās līdegas, kuras nekad nav redzējuši divkājienu. Man vispār, godīgi sakot, nav nekādas baigās ekspektācijas. Man ir tiešām prieks, ka ir jauna valsts beidzot, jauns reģions. Lai gan ceļš uz šajien bija īsākais, kāds mums ir bijis uz copi, bet par zivīm, viss būs bonusā, būs forši. Ko?
10 gadi pagājuši. Redzat, esam citā valstī. Skati gan ir līdzīgi. Jā. Skati ir ļoti līdzīgi kā Zviedrijā vai Somijā. Bet šīs līdekas nekad nav redzējušas tādas mānekļus, kā mēs mētājam. Nekad. Un runāt citā valodā. Un runāt pilnīgi nesaprotamā valodā. Oi, ladz! Tā kā pirmais metiens arī ar pašdarinātu mānekli. Šobrīd vēl ne Jāņa, bet viena cita jauna perspektīva izgatavotāji. Tā kā lai mums asiņainas rociņas. Jā. Ne? Paldies tev par uzaicinājumu. Es ceru, ka šis būs mūsu neaizmirstamākais brauciens ever. Interesanti, ka viņi nedod nevienu airi līdzi. Jā, tas ir. Tas ir Kādreiz bija. No drošības viedokļa vispār nepareizi. Jā, bet pārsvarā visiem tas Honor numurs ir, un ja kaut kas notiek, tad lēmums braukt pakaļ. Nu jā, ka... Tas bija akmens. Zini kā, es tev īstā... Ir zils? Zils. Liela? Nē. Sačuka vajag? Nu kā tev zinās? Ņem sačukas. Tā, un ar tevi ir ārā, ja? Paņem un vienkārši makšķeri iekšā ir. Nē, nav mazi. Nē, tas nekas, bet pirmā. Uhu! Jā! Man patīk šī tradīcija. Tā. Čankī. Jā, puskudru rastni jau veselīga. Tas liks mukas. Kurš mētiens? Kas sastais? Jā, tas īstās ļoti bīstami. Mazais čankīs. Un čankī līdeka, jā, pasties kādi. Mazais šnapīs. Jā. Nu, pirmā, ne? Pirmā, davai, mētājam, tā ir, ko nuķer. Jā. Nevajag taču, ka ne. Nē. Tāda pati kā tev gandrīz. Bet smukas tādas, viņas ir ļoti, ļoti veselīgas. Skautiņš. Jā, nu ļoti veselīgi. Pasties, kādas viņai formas ir. Lai arī nav milzenē, bet pirmā. Jā, nu pirmā zivs ir pirmā zivs. Pasties, cik viņa veselīgi ir. Baigais krāsojums, ne? Uz meistaru mānekli. Jā. Viss cieņa meistaram. Ko? Te arī mīlīgais Skotijas laiks. Tikko bija saulīt un karsti. Tagad mums nāk virsū kas? Normāli duša. Bet mēs esam gatavi. Izcils skotu laiks. 10 minūtes vēlāk. Jā. Saulītē! Varavīksni putni. Priecēja. Kuri varavīksni? Baigais skats. Iedomājieties, kāds mums trips būs. Jā. Skaistajā pievakarē baudījām mainīgos laikapstākļus, krāsainas varavīksnes un mākoņos zīmētas zivis debesīs. Bet tikmēr pirmās dienas copas rezultāti pilnīgi noteikti nebija ieradušies uz sapulci, kurā mēs bijām vienojušies par monstru lomiem. Lai arī vietas skaistas, gan seklumi, gan dziļumi, zāļaina grunts, salas, aizvēji, vēji, tomēr līdekas pierunāt vēl nemācējām. Bet bija gan kāds savdabīgs izņēmums. Metrs tur ir, ne? Tā ir līdeka, jā. Kaut kas ir nav, kropla viņi ir, nu. Nobremzē. Lielākā šodien. Jā, viņš! Pirmā! Saču! Es redzēju kaltiņu Nesija. Bet šitā tiešām izstās pēc Nesijas varētu sajaukt, vai ne? Bet patiesībā 15-20 kg līdekļi, ja šitādi peld virs ūdens, tu viņu sajauc kā Nesiju. Noslēpums ir atrisināts. Uzbrūkot ir sprandi savilkusi kaut ko. Nesanāca. Viņai kaut kas nav. Bet nav viņa labi. Nu, viņa esti kaut kāda deformācija notikusi, bet, nu,
Nu, varbūt, ka attieksies, jā. Kā būs. Zāli mēs no mutes izvilkām. Ar to pirmā diena arī bija galā. Noķērām dažus nelielus līdekus, uzklausījām Skotijas latviešu stāstus un leģendas, un skaidrs bija viens, arī Skotijā līdekus mēdz tēlot princeses, bet mēs tikmēr devāmies pie miera ar domām par to, par karalieni. Tas pats ezers, dublis 2. Sastāvs tas pats. Bet mums ir papildspēki šodien. Uldis un Madars. Labrīt. Mēs braucam no Aberdīnas ārā. Nesijā. Arī 2 matadori, kas ezeru zina. Vakardien bija pāris mazās. Šodien mēģināsim sameklēt kaut ko lielāku. Ja pusdienā būs tāpat kā vakar, tad mēs gāžam uz ziemeļiem. Mums ir pirmā, tāda maziņa, kad sēž, bet ir viena. Pie pašām zālēm, pie mazā saliņas blakus pils salai. Pirmā zīves? Mums arī otra laiva, kur Uldis ar miezu un Tūmu arī iecēla kaut kādu, nezinu, arī nelielu, tā kā viss noteikti poši. Madaru, mēs pārējām uz lielo salu no turiem. Aiz saklumala. Mēs paliksim tur, jā. Mēs te nomačījām, mēs dabojām vienu siļķīti, Gunāram aizgāja viena un nav jēgas tur laika tērē braukt tālāk. Mēs paskatīsimies, kā būs aiz lielās salas, tur, kur aizvējš ir un tā redzēs. Nu, kā ir, tā ir. Vismaz ir. Viss uz oranžā. Viss uz oranžā. Jāni, tavu vizuļi labāk ir. Nu, kaut kas jāpasaka labs. Viņam prieks būs. Nu jā. Viss tās, ko lietas nāk virsū. Nu. Aizgāja. Jā. Redz arī. Redz, brauc. Jā. Vajag kaut kas labāks. Vīlu. Zem laivas, no? Skaties to sačaku. Tā jau ir laba. Pakalsim. Vajag, zem laivas. Iet. Ir viņi zem laivas. Nāk. Jā! Šitā ir laba. Šitā ir laba. Nektars! Ir mums viena. Nu, tā jau ir jau. Tūpi 8. Kur ir? Izņem. Viens. Redzēji? Liela? Vēl viens metrs. Ai, aizgāja. Ir. Aizgāja. Oi, knauš. Nu. Ir. Maziņ.
Bet ir. Nu, maziņi, bet ir. Normāli, tu pat sēži. Nu, jā. Halo! Mums pirmais metrs viens. Jūs kur jūs noķērat? Jūtams es salā vai tajā pusē? Šitiem pat, kur mēs arī stāvam. Te Uldim arī te tikko metrīgi atnāca līdzi. Nu skaidrs, mēs apkā polinizēs izpausim ar mazo salu, tad pavērs, ka jūs arī. Super, turpināt. Kaut ko zaļu vajag. Zaļš, oranžīgs. Astoņas vakcerītes vienā porcijā. Ir. Nu labi. Pasties, kā brigādī sabrauc kopā, tā viss notiek. Kino vakars. Cik liela? Uzsitām pēc tam. Uzblieva. Ļoti laba. Bet cietusi. Acis apsties kādu. Ir cietusi. Otrās dienas beigas. Varenā kompānijā. Neliela atskaita par to, kā mums gāja. Bet es domāju, ka lai runā tie, kuriem gāja vislabāk, ne? Gāja labi. Saulīt uzspīdēja, tad jau sākās. Paldies! Tā. Jā. Tālāk. Skaties, ka 8 bija kopā copis. 4 laivā, 3,63 cm, 1,01. Nu, tad sekotāji un tā. Jā, atbrauc pārējie un viss nozag mums. Nekā vairs nebija. Paliekas, ka latvieši. Pēc 2 dienām, cik mums kopā kontakti bija, par 2 dienām, kā 20. Tā. Jā, aptuveni kopā. Jā. Nu, zivis ir skaistas, resnas apaļas. Tikai mēs to izmēru viņām neatradām. Nu, tādā koncentrācijā, kā gribējām. Bet Paseklas ezers, daudz zālē un zivīm, kurš slēpties, daudz foreles. Ja man prasa, kā gāja tā zemēru skaitam? Jā. 0. Jā. Skaista daba. Skaista. Jā, Pils nereāli. Bauda un tu 3 stundās var izbaudīt visu 4 gadu laikus. Kas ir baigi interesanti. 4 lietas. Man gāja labi. Viena maz zivtiņa. Ar to pietiek šodienai. Ļoti labi. Ļoti daudz iespaidu. Kā jau viens gudrs cilvēks teica, tas jau ir tikai sākums. Tā kā cerēsim kaut ko lielāku. Nu, man šodien nekas. Baigi pietrūkst ankurs, ka nedeva ankurs. Mēģinājumu uz visu kaut ko, bet nebija vispār kontakta. Pāris fun fact par ezeru. Pirmo reizi makšķerējām ezerā, kurā drīkst paturēt foreles, bet jālaiž vaļā viss līdaks. Mānekļi nedrīkst būt mazāk par 13,5 centimetriem. Nedrīkst makšķerēt no krasta. Laivās nedod ankurs līdzi. Kas vēl jāzina? Nedrīkst braukt ar savām privātām laivām. Tikai ar konkrētām laivas bāzes izglītām laivām. Un ir atļauts iebraukt vienreiz agri no rīta līdz vakaram, un tad ir vakar copēs dēl to sadalīt. Un nevar visu dienu vienkārši paņemt. Foreles tikai uz mušu. Jā, tas tā. Tikai uz mušu. Latvijas ezera apsaimniekotājiem dažas idejas. Šeit esam pamakšķerējuši. Ko daram? Mainam ezeru. Dodamies dziļāk, ziemeļos. Vai veiksmes jums, un es jūs pievienošu ziemeļos. Viss gāžam tālāk. Vai.